Es, vīrietis Andris, Ivar dēls, Talmaņu ģimeņa dzimtas kopienas vecākais, uz Cietzemes Talmaņi, mūsu dzimtas enerģētiskajā spēka aplī, nolasu brīvas gribas un apzinātu vārdu paziņojums par iespējams neeksistējošām personām. Es, vīrietis Andris, Ivar dēls, pašnoteikšanās deklarācija es esmu, es biju, es būšu, Talmaņu ģimenes dzimtas kopienas vecākais, stāvot uz Cietzemes Talmaņi, mūsu dzimtas kopienas enerģētiskajā spēka aplī ar šo paziņojumu. Līdz šim brīdim ne no viena uzņēmuma Latvijas Republika, komerc uzņēmumiem, neesmu saņēmis dokumentāls pierādījums uz manu pieprasījumu par personām Andris Talmanis, Andris Talmanis, Talmanis Andris, izcelsmi un to eksistenci. Es, vīrietis Andris, Ivar dēls, pieņemu, ka augstāk minētās personas nepastāv un ir izveidotas neleģitīmi un krāpnieciskiem nolūkiem. Es, vīrietis Andris, Ivar dēls, atklātas informācijas trūkuma dēļ un dēļ naivas labticības izbeidzu iepriekš veiktās konkludentās darbības un jebkāda veida sūtījumi adresēt augstāk minētām neeksistējošām personām turpmāk tiks atgriezt atpakaļ sūtītājam vai nosūtīt uz pārbaudi atbilstošiem uzņēmuma Latvijas Republika dienestiem. Informēju, ka uzņēmuma Latvijas Republikas satversme, krimināla likums un pasta likums aizliedz saņemt, vērt vaļā un atbildēt uz svešām personām adresētiem jebkāda veida pasasūtījumiem un korespondencei. Leģitīmi, caurskatāmi, atklāti. Vīrietis Andris, Ivar dēls, Talmaņu ģimeņa dzimtas vecākais. Šī paziņojuma kopija tiks nosūtīta 12 uzņēmumu Latvijas Republika komerc uzņēmumiem, uzņēmuma reģistra galvenajam notāram, ģenerālprokuroram, ārlietu ministrijai, tieslietu ministrijai, iekšlietu ministrijai, Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes vadītājiem, valsts policijas vadītājiem, valsts robežsardzes vadītājiem, Rīgas domes vadītājiem, Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas vadītājiem, Mārupas pašvaldības policijas vadītājiem, Mārupas novada pašvaldības vadītājiem. Šī paziņojuma apliecināts tulkots noraksts tiks nosūtīts ANO, Eiropas padome, Vatikāns, Pasaules banka, Starptautiskais valūtas fonds, Federālā rezerves sistēma, IRS un citi.